vēlies studēt Rīgas Tehniskās Universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, tad zini, ka tev paveras lieliskas prakses un karjeras iespējas vadošajā nozares uzņēmumā akciju sabiedrībā Sadales tīkls. Sadales tīkls katru gadu nodarbina praksē un nodrošina prakses vairāk kā 120 studentiem, audzēkņiem no dažādām augstskolām visā Latvijā. Mūs ļoti interesē tie studenti un audzēkņi, kas mācās elektrozinības, elektrotehnika, tas viss virziens ir mūsu topošie darbinieki, mūsu praktikanti. Tāpēc arī šeit Tehniskā universitāte, kur mācā elektrotehnisko zinību students, ir mūsu pļaujas lauks. Akciju sabiedrība Sadales tīkls sadarbojas ar profesionālajām skolām. Mēs esam arī informāciju snieguši visā Latvijā, dažādās skolās. Aicinām praksē skolu studentus, skolu audzēkņus, gan no Zaļniekiem, gan no Rīgas, Daugavpils, no visām Latvijas pusēm aicinām praksē šos audzēkņus. Esam ļoti atvērti patiesībā un mūsu darba audzinātāji ir ļoti priecīgi, ka praksē nāk tieši audzēkņi no šīm profesionālajām skolām. Daudzi profesionālo skolu audzēkņi, kas izgājuši praksi akcijas sabiedrībā Sadales tīkls, turpina mācības augstskolā un kļūst par uzņēmuma darbiniekiem. Šie praktikanti sāk praksi pie mums, sāk elektromontieru praksi, viņus ieinteresē šis darbs, vispār Sadales tīkla virziens. Viņi sāk strādāt par elektromontieriem, pēc tam tālāk jau pabeidzot skolu elektrotehniķi. Tālāk viņi iestājas augstskolā, jo saprot, ka grib būt inženieri, grib būt meistari, grib būt vadītāji galu galā un turpina mācības. Esam atbildīgi par to, ka šie studenti mācās un esam par to, ka viņi mācās. Tiem jauniešiem, kas vēl tikai domā, kādu profesiju apgūt, ir vērts apsvērt iespēju studēt enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē. Lai būtu garantēts darbs un karjeras izaugsme, elektrotehniskais virziens noteikti būs tas, kuru droši var izvēlēties, jo gudri, pieredzes bagāti inženieri, elektroinženieri būs vajadzīgi šodien, rīt un arī pēc 10 un 15 gadiem. Tāpēc izvēlēties elektrotehnisko virzienu, sākt ar profesionālo skolu vai arī iet uzreiz pēc vidusskolas uz augstskolas tehnisko universitāti. Tas ir pareizais ceļš un mēs noteikti būsim atsaucīgi šiem praktikantiem un pēc tam arī labus praktikantus ņemsim darbā.